Labdien! Mani sauc Jekaterīna. Esmu viena no kluba Steidzīgo bērnu fejas dalībniecēm, un šodien mēs ar jums kopā uztamburēsim mīļmantiņu astoņkāli. Šodien es tamburēšu no dzijas Alize Bela, 100% kokvilna. Parametri ir tādi, ka uz 100 gramiem ir 360 metri. Var izmantot jebkādu citu dziju, man šī vienkārši ļoti patīk. Viņa tāda batikota dažādās krāsās. Tāpatās mums būs vajadzīgs arī Rīgas tamburadata. Man ir 2. numurs firmas Addi. Un arī nepieciešams maisiņš, kur iekšā liksim rotaļlietu pildījumu, kas izskatās šādi. Dažās vietās viņu sauc arī par holofiberu. Es neizmantoju nekādus marķierus. Mans marķieris ir cita krāsā kaut kāds diedziņš, lai varētu atskaitīt rindiņas. Tāpat tās var izmantot jebkādu citu kokvilnu, bet galvenais, lai tā būtu 100% kokvilna. Un arī tamburadata tādi, kādi jums ir ērtāka, bet atceramies lūdzu, jo mazāks tamburadatas numuriņš un jo tievāks diedziņš ir, jo mazāka mantiņa sanāks, jo lielāks diedziņš, resnāks diedziņš un lielāka tamburadata, jo lielāks astoņkājas sanāks. Parametri ir tādi, ka astoņkājas sastāv no galviņas un kājiņām, tad galviņai ir jābūt ne garākai par 9 centimetriem, un kājām jābūt izstieptajā veidā ne garākām par 25 centimetriem. Tamburēšanas laikā es vēlreiz to visu pastāstīšu, parādīšu, bet tagad sāksim. Tātad mēs ņemam tamburdiegu, uzmetam amigurumi riņķi, apli un ieņemam iekšā 6 īsus stabiņus, jeb stabiņi bez apmetumiem. Tātad pirmais mēs fiksējam, ja, tātad amigurumi aplī iekšā es ieķēru diegu un iefiksēju to diegu ar vienu gaisa cilpiņu. Un tad iekšā šeit tamburēju 6 īsus stabiņus, jeb 6 stabiņus bez apmetumiem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Visu pavelkam garāku cilpiņu un ar šo mazu astīti aiztaisam mūsu maģisko apli ciet, jeb amigurumi apli taisam ciet. Tālāk, šajā posmā es nelieku nekādus marķierus, neko tam līdzīgo, bet, lai visu laiku neskaitītu rindiņas, es iemārķēju ar cita diedziņa krāsu. Vienkārši ņemu citu diegu un pārmetu pāri, lai atcerētos, kur man ir rindas sākums, jo mēs netaisam savienojumu stabiņus, lai neveidotos tā kā līnija, apzināti redzama līnija. Pirmā rindiņa mums ir tā kā gatava, tātad pirmajā rindiņā mēs uzņemam 6 stabiņus bez apmetuma, jeb 6 īsus stabiņus. Nākamajā rindiņā, otrajā rindā, mēs katrā cilpiņā tamburējam iekšā 2 stabiņus bez apmetumiem, jeb 2 īsus stabiņus. Vienu reizīti parādīšu, un tālāk tamburēsiet pašus līdz galam. Tātad, pirmā cilpiņa ieejam iekšā, un tamburējām īso stabiņu 1, un te patās tamburējām iekšā 2. Viss. Tālāk nākamajā arī 1, 2, nākamajā 1, 2, un tā līdz rindas beigām, tad kopumā jums jāsanāk 12 īsie stabiņi. Mēģinam paši, tiekamies rindas beigā. Esmu pabeigusi šo rindiņu, tad kopumā man sanāca 12 cilpiņas. Pārskaitīt to var skatoties uz šīm te mazām smukām bizītēm,
Ja, un tad vienu reizīti pārskaitīsim kopā, tālāk jūs jau mēģināsiet to darīt paši, ja jums tas ir nepieciešams. Tad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cilpiņas. Šī astīte ir tā astīte, kas mums palika no amigurumi apļa, un viņu var vai nu ietumburēt līdz beigām, vai nu tur vienkārši aizmugurē paslēpt. Principā šī astīte vairs nekur neizlīdīs, un mums tā baigi dzīve netraucēs, ja? Tā kā jums pašām ir ērtāk, tā arī dariet. Tālāk es ņemu savu marķējumu diegu, pārmetu pāri, tā kā atpakaļ uz priekšu, ja? Šeit, un tāda man tā kā neliela vīlīte veidosies tur šurp atpakaļ, ja? Un mēs tamburēsim ar jums trešo rindu. Trešajā rindā mēs tamburējam šādi. Pirmajā cilpiņā 2 īsie stabiņi, nākamajā 1 īsais stabiņš. Tālāk 2, 1, 2, 1, 2, 1. Šādā veidā tamburēt līdz beigām jums jāsanāk 18 īsiem stabiņiem vienā rindā. Pirmajā tamburējām 2 īsus stabiņus. 1, 2. Nākamajā cilpiņā tamburējam 1 īsu stabiņu. Viss. Šādu te rakstu mēs atkārtojam līdz beigām. Tātad 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1 un tā tālāk. Kopumā šajā rindā jums jāsanāk 18 īsiem stabiņiem. Tamburējam paši, tiekamies vēlāk. Trešā rindiņa 18 īsie stabiņi. Palīg diegu pārmetam pāri. Tagad uz aizmugurīti sanāk. Tamburēsim 4. rindu. Pirmajā 2 īsie stabiņi. Otrajā 1 stabiņš. Trešajā cilpā 1 stabiņš. Tātad 2, 1, 1. 2, 1, 1. 2, 1, 1. Tādā veidā tamburējot mums jāsanāk kopā 24 īsie stabiņi 4. rindā. Jā, tātad no sākumā kopā iztamburēsim pirmo rakstiņu un tad tālāk turpināsiet paši. Tātad pirmajā cilpā 2 īsie stabiņi. Tātad 1, 2. Tālāk mums iet 1 stabiņš un 1 stabiņš. Jā, tātad kopumā no 3 cilpiņām iepriekšējā rindā mums sanāca 4 stabiņi šajā 4. rindā. Ja? Tātad vēlreiz 2, 1, 1. Tādā veidā tamburējam līdz mūsu diedziņam, tiekamies rindas beigās, kopumā jāsanāk 24 īsie stabiņi. Esam atpakaļ. Izveidojam nākamo rindiņu, kurā ir 24 stabiņi. Kā var pārskaitīt rindiņas? Redzēt tādas tā kā riņķīšu spirāles, ja? 1, 2, 3, 4 rinda. Tātad 4. rindā 24 cilpiņas. Tālāk pārmetam diedziņu atpakaļ uz priekšpusi. Redziet, šeit veidojas tā kā vilīte, un tas ir tā kā mūsu rindas sākums. Pēc tam, tad, kad mēs pabeigsim šo tamburēt, izvilksim ārā diedziņu, tur nekā nebūs, pat nebūs redzams, vai tur bija kaut kas ielikts iekšā vai nē. Tātad 5. rinda, pirmajā cilpā 2 īsie stabiņi, tālāk 3 cilpiņās pa 1. Tātad 2, 1, 1, 1. 2, 1, 1, 1. Un tā visu laiku atkārtojam līdz rindas beigām. Kopumā jāsanāk 30 cilpiņām. Tātad 2, 1, 1, 1. Vienu reizīt iztamburēsim kopā, pārējās 5 reizes pamēģināsiet paši. Tātad 1. stabiņš un tepatās 2. stabiņš. Jā, tātad vienā vietiņā, vienā iepriekšējā stabiņā ietamburējām 2 jaunus. Tālāk ir pa 1. Nākamajā cilpā mēs tamburējam 1 stabiņu, nākamajā vēl 1 stabiņu un vēl 1 stabiņš. Šādi.
Ja, tātad kopumā mums no 4 iepriekšējām vecām cilpiņām jāsanāk 5 jaunajām. 1, 2, 3, 4, 5. Šādā veidā mēs turpinām līdz beigām. Tātad 2, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. Veiksmi darbiņā, tiekamies vēlāk. Esam atpakaļ ar 5. pabeigto rindiņu, kurā ir 30 īsie stabiņi. Tamburēsim 6. rindu, kur būs tā kā pēdējā rinda ar stabiņu skaitu palielināšanu, ja pieaudzēšanu. Tātad 6. rindā tamburējām 1. cilpiņā 2 stabiņi, nākamajās 4 cilpās pa 1. Tātad 2, 1, 2, 3, 4. Vienu pamēģinam kopā. Pārējās 5 reizītes jūs darīsiet paši. Tātad 1, 2, un nākamajās ir pa 1, nākamajās 4, 1, 2, 3, 4. Ja? Tad sanāk, ka šajā posmā no 5 vecajām apakšējām cilpiņām mums jāsanāk 6 jaunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Šādā veidā mēs turpinam līdz beigām, un šajā 6. rindā jums jāsanāk 36 cilpiņām. Tamburējām, un tad tiekamies rindas beigās. Tātad pabeigtā 6. rinda, kurā ir 36 īsie stabiņi. Pārmetam mūsu palīgdiegu uz priekšu, un nākamajās 4 rindās, tātad nākamās 4 rindas mēs tamburējam bez palielinājumiem. Tātad nākamās 4 rindās mēs tamburējam katrā pa 36 īsiem stabiņiem. Ja? Tātad šeit mums bija pēdējā rinda, kur mēs palielinājam stabiņu skaitu. Nākamajās 4 rindās mēs neko nepalielinam. Tātad katrā cilpiņā tamburējām pa 1 īsam stabiņam bez pieaudzēšanas. Tātad 1, 1, 1, 1, 1 un tā tālāk. Tādas mums ir jābūt 4 rindiņām. Pamēģiniet lūdzu patstāvīgi, un tad tiekamies tad, kad jūs iztamburēsiet tās 4 rindiņas. Vienīgais tad neliels komentārs. Šajā posmā, kamēr darbiņš vēl nav tik baigi liels, pārbaudiet, lai jūsu tamburējums nespīd cauri, lai nevarētu redzēt tur kaut ko apakšā, jo tamburējumam jābūt gana stingram. Tas ir tādēļ, ka vairāk kārt lietojot šo spēļmantiņu un arī mazgājot to spēļmantiņu, tamburējums bišķu padosies, ja? Viņš tad palieks blīvāks mazliet. Līdz ar to tamburējumi pietiekoši cieši, lai tomēr tai mantiņai paliktu tāds plus mīnus izskats, tā kā sakotnēji ir lietiņai, ja? Tātad cieši tamburējumi. Ja jūs jūtat, ka jums tāds, pavājš tamburējums sanāk, paņemiet bišku mazāku tamburētu, piemēram, 1,75 vai pat 1,5, ja? Lai būtu gana pacieši tāds tamburējums. Viss, vēlu veiksmi. 4 rindiņas pa vienam stabiņam katrā gaisa cilpiņā. Tiekamies 4. rindas beigā. Lūk, es ceru, ka jums viss ir sanācis. Ļoti smuki, tātad 4 rindiņas mēs tamburējam bez stabiņu skaitu palielināšanas, un tad kopā mums te sanāca 10 rindiņas. Tātad pārskaitīt var vēlreiz atgādinu par šitām te smukām līnijām, ja? Tās līnijas baigi forši var redzēt. Tātad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tātad 10. rindiņā jums ir jābūt tāpatās kā iepriekšējām 5 rindiņām, 36 īsiem stabiņiem. Tālāk mēs ar jums sāksim veidot tādu kā ķermiņa sašaurināšanos, ja, un līdz ar to mēs sarausim. Tātad samazināsim stabiņus. Tātad iepriekšējās rindiņās mēs ar jums palielinājām stabiņu skaitu, šoreiz mēs ar jums samazināsim stabiņu skaitu. Palīgdiegu pārmetam uz šo pusīti, tātad pārmetam pāri, un tad skatāmies, kā to var darīt.
Saraut var dažādi, kā kuram patīk. Man patīk tas veids, kur tiešām pēc tam nevar īsti redzēt, vai tur bija kaut kas mainīts vai nē. Tad ņemšu pirmos divas cilpiņas. Tātad cilpiņas sastāv, paskatāmies lūdzu uzmanīgi, no diviem diedziņiem, ja? Tātad priekšējais diedziņš un aizmugurējais diedziņš. Visu laiku mēs tamburējām ņemot iekšā abus divus diedziņus. Tad tamburējums sanāk stingrāks un netik padodās deformācijai. Toties, tad, kad mums vajag samazināt, tātad no divām cilpiņām uztaisīt vienu īso stabiņu, tad paskatieties, ko mēs daram. Ņemam priekšējo diegu pirmajā stabiņā, ja? Priekšējo diegu otrajā. Šeit man ir tā īstā cilpiņa, un šeit ir tie paceltie divi, ja? Uzmetam un izvelkam ārā, un tad satamburējam kopā kā parastam stabiņam. Tādā veidā mēs ar jums esam uztaisījuši no divām cilpiņām vienu stabiņu. Tālāk 16 īsie stabiņi, kuros mēs tamburējam no vienas cilpiņas viens stabiņš. Ja? Tātad 16, 1, 2, 3, 4 un tā tālāk. Sanāk precīzi pusīti notamburēsim, un tad tiksimies vēlreiz šeit tepatās šai 11. rindā. Ja? Tātad vēlreiz parādīšu, kā mēs satamburējām kopā divas cilpiņas, izveidojot vienu stabiņu. Tātad pirmā cilpiņa priekšējais diedziņš, otrajā cilpiņā priekšējais diedziņš, izvelku cauri abiem diviem cilpiņu un satamburēju kopā. Tālāk 16 īsie stabiņi, katru stabiņu no savas cilpiņas, ja? Tad re, kur ir pirmais stabiņš, otrais stabiņš un tā tālāk. Jums palika satamburēt 14 stabiņus. Tiekamies pēc 14 stabiņu. Nu, lūk, puse no rindas notamburējam. Tātad pirmais stabiņš mums bija tāds tā kā saraukums, jā, tad mēs no divām cilpiņām uztaisījām vienu stabiņu, un tad pēc tam 16 stabiņi mums bija no katras cilpiņas viens stabiņš. Atnācam apmēram uz pusīti, vidū. Tad atkal taisam no divām cilpiņām vienu stabiņu. Tad atkal laikam parādīšu pēdējo reizīti, un tad pēc tam mēs to mēģināsim darīt patstāvīgā kārtā. Tātad pirmais uzmetam, otrais uzmetam, tad tā kā divi diedziņi uz tamburāda tas ir, ja? Izvelkam cilpiņu un savienojam kopā. Viss. Tālāk līdz rindas beigām mēs tamburējam atkal 16 stabiņus. Sanāk 2 kopā 16, 2 kopā 16. Šajā rindiņā ir jāsanāk 34 īsiem stabiņiem. Tiekamies rindas beigās. Nu, lūk, 11. rindiņa ar pirmiem tā kā saraukumiem mums ir iznākus. Kā jūs redzat, šajā pusītē neko nevar īsti redzēt, kur mēs tur esam samazinājuši, kur nē. Toties, ja jūs ieskatīsieties iekšpusē, šādi, te var redzēt tāds tā kā neliels tāds tā kā pārmetums, ja, šeit sanāk. Tā ir tā vietņa, kuru mēs esam saraukuši. Tā ir tā vietņa, kur mēs no divām cilpiņām uztaisījām vienu stabiņu. Redziet? Te, kur ir. Principā, iekšpusē mēs to varam redzēt, ārpusē pagaidām vēl ne. Vēlāk, ja mēs zinām, ja mēs mākam atrast, tad jā, bet pašlaik vēl ne. Nākamā rinda, 12. rinda, tātad palīgdiegs mums tiek pārmests pāri mūsu tamburējumam, tātad visu laiku vērojam līdzi, lai mūsu tas mārķieris tāds mākslīgais paliek. Ja jums nevajag, jūs to varat nelietot, man vienkārši tā ir vieglāk. Un tad atkal no divām cilpiņām taisam vienu, un tad 15 stabiņi. Pēc tam atkal no diviem
taisam 1 un 15 stabiņa. 12. rindā jums jāsanāk 32 īsiem stabiņiem. Esmu 12. rindas pusceļā, tātad man bija no 2 cilpiņām 1 stabiņš un 15 stabiņi. Tagad atkal taisu stabiņu samazināšanu. Tātad 1. cilpiņa, kaut kas man tur ieķerās nepareizi, jā. 2. cilpiņa, uzmetam uz adatas un tad izvilkam un savienojam. Un 15 stabiņi līdz rindas beigām. 12. rindiņa mums ir pabeigta. 12. rindiņā mums bija stabiņu samazināšana, un mums palika 32 stabiņi, tagad te pāpli. Nākamajā rindā, 13. rindā, mēs tambrēm bez izmaiņām 32 stabiņus. Pa riņķi 32 stabiņi. Bez pieaudzēšanas, bez samazināšanas. Ja? 32 stabiņi. 13. rinda bija tamburējuma bez izmaiņām, tātad visi 32 stabiņi. 14. rindiņā mēs tamburējām, samazinam 14 rindas, samazinam 14 stabiņi, samazinam 14 stabiņi. Kopā jāsanāk 30 stabiņiem. 15. rindiņā samazinam 13 stabiņi, samazinam 13 stabiņi. Kopumā jāsanāk 28 stabiņiem. 16. rindiņa mēs tamburējam bez samazināšanas un palielināšanas 28 stabiņus. Tātad vēlreiz 14. rinda samazinam 14, samazinam 14, pēc tam 15. rinda samazinam 13, samazinam 13. 16. rinda 28 stabiņi bez izmaiņām. Pamēģinam šo lietiņu kopā patstāvīgi un tad tiekamies 16. rindas beigās. Esam atpakaļ. Esam notamburējuši 16 rindiņas. Pārbaudam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Veidojas tāds mazais saraukums jau, redzam. Un 16. rindas beigās mums ir jāsanāk 28 cilpiņām, ja? Tātad 28 šitām te mazām bīzītēm. Nu, to jūs varēsiet pārskaitīt paši, es ceru, ka jūs to jau mākat darīt. Un ja mēs paskatīsimies, labi, tur, kur diedziņš, tur jau skaidrs, ka tur būs saraukums, ja? Bet, piemēram, atrodam otro pusīti. Šeit jau var redzēt tāda neliela atšķirība starp parasto tamburējumu un šo vietiņu. Nu, rekur, te var tā kā redzēt, ka te bija stabiņu samazināšana, ja? Bet, nu, pa lielam no kopējā skata tas baigi neatšķirās. Iekšpusē, protams, to var redzēt krietni labāk. Tamburējam tālāk. 17. rinda. 2 kopā, 12. 2 kopā, 12. Tātad 17. rindas beigās jums jāsanāk 26 cilpiņām. 18. rinda 2 kopā 11, 2 kopā 11. 18. rindas beigās jums jāsanāk 24 cilpiņām. Nākamo rindiņu 19. mēs atkal tamburējam bez izmaiņām, tas pašas 24 cilpiņas. Ja? Tātad 17. rinda 26 cilpiņas, 18. rinda 24 cilpiņas, 19. rinda 24 cilpiņas. Tiekamies 19. rindas beigās. Nu, šāda te interesantā figūra sanāk mums 19. rindas beigās. Mums palika vēl tikai 3 rindiņas. Un tad mēs mūsu galviņu principā būsim pabeiguši. Pēc tā mēs viņus kopā pildīsim. Un tad pietamburēsim klāt doniņu un tamburēsim ārā kājas.
20. rinda samazinam 10, samazinam 10. 20. rindas beigās jāsanāk 22 stabiņiem. 21. rinda samazinam 9, samazinam 9. 21. rindas beigās jāsanāk 20 stabiņiem. Un tad pēdējo 22. rindiņu mēs tamburējam bez izmaiņām 20 stabiņus. Tātad vēlreiz 20. rinda 22 stabiņi, 21. rinda 20 stabiņi, 22. rinda 20 stabiņi. Tiekamies beigās, parādīšu, kā fiksēt diegu beigās un kā pildīt mūsu galviņu. Tiekamies beigās. Nu, lūk, mēs esam pabeiguši mūsu galvu. Ceru, ka jums arī viss ļoti, ļoti labi sanāca. Tātad palika tikai aizvērt ciet šo mūsu tamburēmu. Tātad kā es to daru? Es nākamajā cilpiņā ieju un izvilku uzreiz diegu caur abiem diviem gabaliņiem. Ja? Tad savienojumu stabiņu uztaisīju. Paņemu vienu gaisa cilpiņu uz augšu, nogriežu diegu. Pārāk garu es negriežu nost nekad. Un pavilku ciet. Tāds tā kā mezliņš mazais sanāca. Šo diegu pēc tam var ļoti smuki tur iekšā tā kā paslēpt vai ar adatiņu tur iziet cauri, lai viņš nekur nelīstu, lai jūs būtu drošāki. Viss. Šo palīgu diegu mēs arī varam izņemt ārā. Ļoti akurāti izvelkam vienkārši. Un nekas mums tur vairs nepalika. Nav redzams, kur bija, kur nebija un viss. Viss mūsu galva ir gatava tamburēšanas ziņā. Ja? Šādi viņa varētu izskatīties. Ja? Nu tā. Ko mēs daram tālāk? Tālāk mēs ņemam maisiņu, kokvilnas maisiņš, kuru mēs ieliksim iekšā galviņā un pildīsim ar pildījumu. Maisījuma lielumi var būt dažādi. Mani maisiņi, man ļoti patīk, kad viņi ir bišku lielāki par galvu. Ja? Tad var būt drošāk, ka tu vari paņemt kādu resnāku diegu, un tad tev arī pietiks ar tiem maisiņiem. Ja? Tātad šeit man maisiņa platums ir 7 cm, maisiņa garums ir 9 varbūt 10 cm. Kāpēc tik daudz? Tāpēc, ka to asti var pēc tam vai nu iešūt, aizšūt, vai nu vienkārši smuki paslēpt. Man patīk pēdējos laikos slēpt, jo vairākus gadus jau tamburējam spērmantiņus, un tā kā mums šeit pēc tam vēl arī tiek tamburēta virsmu doniņa, tas pildījums nekur netiek drupets ārā, līdz ar to es te vairs nešociet. Es vienkārši slēpju gabaliņus. Kā to darīt? Tātad mēs pataisam kuplāku mūsu galvu. Šādi. Uztaisam tādu kā zigzagu no mūsu maisiņa. Ieliekam iekšā ar visu to diegu. Iebakstam. Attaisam vaļā. Šeit tā kā puķīti uztaisam. Ja? Iekšā man pirksti ir palieli, pirksti tur iekšā nelien. Es ar pinceti bišku tur izkārtoju. Pat mazais pirkstiņš ies. Nevisai, bet vienalga. Pēc tam arī pildīšanas laikā tos viss pēc tam arī parausies. Līdz man tur tāds cērumiņš, un tagad es ņēmu mūsu rotaļlietu pildījumu un tur iekšā lieku. Es to daru parasti ar pinceti, jo man tiešām tad palieli pirksti, viņi tur īsti nelien iekšā tajā cērumiņā. Kam lien pirkstiņi? Forši, varat izmantot savus pirkstus, var izmantot resnākas tamburādi, tas var izmantot pildspāles, tikai skatieties, lai būtu tiem rakstam gali tā kā izslēgti, jo viņi tā kā var izdurt to cauri, ja? To mūsu pildījumu. Viss pildam. Tālāk varbūt tās jūs papildiet bišku patstāvīgāk, un es pēc tam parādīšu, ko es tur vēl daru, lai man galva veidotos tāda smukāka. Pildījumu pildam paši. Cik biezi jūs gribat, cik daudz jūs gribat, cik cieši jūs gribat, tā ir jūsu izvēle. Man vienmēr prasā, kā ir pareizi? Pareizi ir tā, ka
padomājiet par to, vai jūs gribētu saņemt tādu mantiņu, priekš sevis, ja? Ja gribētu, ja jums patīk tas, ko jūs darat, tad viss ir kārtībā. Pildam. Lūk, esmu uzpildējusi nelielu daļiņu ar savu 8K, un šajā posmā es vienmēr pārbaudu, cik cieši. Man tā kā gribētos varbūt bišku vēl, bet pirms es to daru, es no sākumā gribu sakārtot smuki maisņu, jo pašlaik mans 8K izskatās, ļoti neglīti. Kā es to daru? Lieku iekšā pirkstu, to resnāko savu pirkstu, šeit saspiežu, un šo galu bišku parauju uz augšu. Šādi. Mazlietiņ iztaisnoju, ja? Šādi. Un tad mantiņa paliek, tāda mazlietiņ taisnāka, smukāka, tad atkal ar pinceti vai ar tamburēdu to bišku sakārto, tā kā man vajag. Un tad vēl bišku parauju augšā. Viss. Izskatās jau bišku labāk. Ja jums vienalga vēl nepatīk šitais te galiņš, kā viņš izskatās, to pēc tam var arī piekoriģēt. Tad, kad mēs uztamburēsim virsu doniņu un aiztaisīsim ciet, tad var parulēt pa galdu, un šī galvas daļiņa viņa iztaisnosies, būs smukāka, ja? Bet, es vēl mazlietiņ papildīšu, un tad parādīšu, kā paslēpt šos galiņus. Lūk, šādi izskatās mana galva, jau smukāk, jau glītāk. Tātad šīs diedziņš lien man bišku ārā, es viņu tur paslēpšu. Parasti es to slēpju arī ar adatas galu un tā kā mazliet tur iešuju iekšā. Ko daram tālāk? Kam patīk šūt, tie var aizšūt. Kam nepatīk šūt, tā kā man, es ņemu šo galu un iestumu tur iekšā, tā kā aiztaisu to savu pildījumu vietiņu. Pēc tam ņemu šo galu. Un pēc tam to visu smuki iestumju iekšā. Viss, man tur vairs nekas neizlīdīs ārā. Šeit būs aiztamburēts ciet, un mēs tad pēc tam vēl parulēsim mazliet mūsu galviņu, lai viņi izskatītos labāk. Viss, šāda izskatās 8K galva. Ja? Šāda viņa izskatās. Bišku vēlāk rādīšu, kā tamburēt doniņu, kā to pietamburēt klāt, un kā veidot kājiņas. Kāpēc bišku vēlāk? Tāpēc, ka man patīk, piemēram, paņemt vienu dzīves kamoliņu un no tā uztaisīt no sākumā visas galvas, un tad pēc tam tamburēt klāt doniņus un kājiņas, ja? Tā kā vēl veiksmi radīšanā, lai jums viss izdodās, un tad tiekamies mazliet vēlāk, lai sataisītu doniņu un kājiņas. Jauku dienas daļu jums. Tiekamies vēlāk. Galva mums ir gatava. Galva ir tamburēta, ar pildījumu pildīta. Maisiņš ir paslēpts iekšā. Tagad mēs ar jums veidosim doniņu. Tātad 8K pēcpusīti. Maģiskajā aplī, jeb amigurumi aplī, taisam fiksētu pirmo stabiņu, un tālāk iekšā tamburējām 5 īsus stabiņus, jeb stabiņi bez apmetumiem, kā kurā informācijas avotā tie skan. 1, 2, 3, 4 un 5. Fiksējam ciet savu riņķi. Viss. Mazais tāds aplītis, 5 gaisa cilpiņas apkārt. Pirmā rindiņa mums ir gatava. Turpinam. Otrajā rindā no katras cilpiņas tamburējām augšā 2 īsus stabiņus. Ja? Tad ieejam pirmajā cilpiņā, tā ir tā visgrūtākā parasti manā gadījumā cilpiņa ir. Tā, un tamburējam ārā pirmo stabiņu, un ejam turpat iekšā te pašā cilpiņā, un tamburējam augšā otro stabiņu.
Viss. No nākamā atkal 2. Tas būs 3, 4. Tālāk 5, 6. 7, 8. Un pēdējie 2, 9, 10. Tātad otrajā rindiņā jāsanāk 10 stabiņiem. Nākamajā rindkopā mēs taisam 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ja? Tātad kopā jāsanāk 15. 1, turpat 2, nākamajā cilpā 3, 4, turpat 5, nākamajā rindkopā 6, un turpinam tā līdz beigām, tātad līdz 15, ja? Līdz 15. Viss, trešā rindiņa mums ir gatava ar 15 īsiem stabiņiem, un tad tagad atkal pēdējā rindiņa mums būs arī ar stabiņu skaitu palielināšanu. Tātad 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1. Jāsanāk kopā 20. Jāsanāk kopā 20. 1, 2, vienā cilpiņā. Nākamais 3, nākamais 4. 5, 6 vienā cilpiņā, 7 nākamajā, 8 nākamajā. 9, 10 vienā cilpiņā, 11 nākamajā, 12 nākamajā, 13, 14, 15, 16 un pēdējie 17, 18, 19, 20. Viss. Šāds te gabaliņš mums sanāk. Tas ir mūsu diedziņš no amigurumi apļa palicis. Viņš man tur ietamburēties izdomājumi. Tas viņu tā kā izrāva ārā. Viss. Mūsu apakšējā daļiņa ir gatava. Tālāk mēs nerājām diegu nost. Neko vairs ar to diegu nedaram. Ņemam mūsu galvu. Ņemam mūsu doniņu. Šeit mums bija 20. Šeit mums ir 20. Un tagad mēs to visu satamburēsim kopā. Kā to daram? Es pamēģināšu parādīt tā, lai mums būtu redzams. Un pamēģināšu izdarīt to lēnā garā. Tātad. Nākamajā cilpiņā ieju mūsu doniņā. 1. Ņemu galvu. Un brīvajā vietiņā ievedu arī mūsu galvā. 1. Ja, tā kā uzliku uz tamburāda tas abas divas detaļas. Tagad izvilku cilpiņu caur abiem diviem un tad savienoju kā parastu stabiņu parasti mēs tamburējam. Ja? Viss pievienoju. Tātad vēlreiz. Šeit 1, šeit 1, uzmetu diegu, izvilku caur šitiem diviem gabaliem un savienoju kopā. Un tad vēl vienreizīt 1, 1, izvilku un savienoju. Tālāk pamēģiniet paši, kaut kur tuvāk beigām mēs tiksimies, lai parādītu, kā mēs tur pārējām tālāk. Ja? Tātad vienu doniņā, vienu galviņā savienojam un pēc tam vēl vienreiz savienojam tās divas cilpiņas kopā. Tiekamies vēl. Nu, apmēram šīs procesa izskatās šādi. Man palika savienot vēl tikai 4 cilpiņas. Izdarīsim to varbūt tās kopā vēlreizīt, ja? Doniņš. Galviņa, savienojam, savienojam. Doniņš, galva, savienojam, savienojam. Tā pastiepjam diegu tā stingrāk, lai mūsu tie savienojumi būtu, lai tu nekas nespīdētu cauri. Ja? Atceramies, mēs tamburējam gana cieši,
lai neko nevarētu redzēt, ne mūsu to audumu, kas ir no maisiņa, ne mūsu pildījumu, pilnīgi neko. Viss, esam savienojuši visu savu figūru kopā. Šādi tas izskatās. Ja? Tagad tamburēsim kājas. 8 kājām ir 8 kājas. Vispār vienai kājai es pa apakšiņu andalu parasti 2 celpiņas. Un tad sanāk 8 reiz 2 ir 16. Mums ir 20 celpiņas. Tad es to daru sekojoši. No šejienes es tamburēšu kājiņu, veidošu to, es jums to visu arī parādīšu, pēc tam nonākšu šeit, līdz šai vietiņai. Tad šo es izlaidīšu, šeit pievienošos. Ja? Tad caur vienu pievienošos. Pēc tam atkal tamburēju kājiņu, atnācu atpakaļ un atkal caur vienu pievienošos. Man jau būs 2 kājas, un es uztaisīšu vēl vienu pārēju, lai sāktu 3. Ja? Tātad 1. kāja pievienojos, 2. kāja pievienojos, pārēju pāri. 3. kāja pievienojos, 4. kāja pievienojos, pārēju pāri. Ik pēc 2 kājiņam es taisu vēl vienu pārēju uz nākamo. Tādā veidā mēs paslēpsim tos 4 un tā kā liekas cilpas. Ja, ja kādam ir ērtāk salikt te kaut kādus mārķējumus, tad lūdzu salieciet. Ja grūti tā kā atcerēties to, bet princips ir ļoti, ļoti vienkārši. Tad, kad mēs nonāksim līdz šai vietiņai, es vēlreiz jums parādīšu. Atkārtošos kājām nedrīkst būt garākām pat 25 cm izstieptajā veidā. Tas nenozīmē, ka mēs gaisa cilpiņas metam, to ķēdīti metam līdz 25 cm. Nē, tā ķēdīte ar laiku pēc tam vēl arī pavilksies. Tas izskatās šādi, kur ir daļēji gatavs 8 kājas, vēl bez sejas. Kur ir mūsu kājiņas, ja? Proporcionāli viņi izskatās plus mīnus ar galvu, ja? Bet kāja staipās, ja? Redzēt? Gandrīz 2 reizes viņi staipās. Šīs vēl nav mazgāts. Tad, kad es ielikšu šo 8 kāju vēl izmazgāties, viņa jau pastiepsies mazliet. Ja? Ar laiku šis kājiņas izstiepsies ļoti, ļoti. Tāpēc priekš seviem es esmu tā kā izdomājusi tāda kā tendenci, ka es ķēdīti no gaisa cilpiņām uzmetu ne garāku par 52 gaisa cilpiņām. Jo, ja ir garāk, tad tās kājiņas paliek pārāk smagas, mantiņa paliek pārāk smaga, un tad pēc tam tas kājiņas arī izstiepsies garāks. Ir cilvēki, kuri uzņem 49 gaisa cilpiņas. Tas ir tad, kad jūs redzat, ka jums, piemēram, dzīves nav pietiekoši, tā kā daudz, tad var paņemt arī bišku mazāku. Garāku, lielāku pa 52 gaisa cilpiņām lūdzu neņemiet. Būs ļoti, ļoti gara kāja. Tātad, kā es jau arī teicu, metam augšā 52 gaisa cilpiņus un vēl 3 klāta kā pirmajam stabiņam. Tātad kopā mēs uzņemam 55 gaisa cilpiņas. Mazlietiņ parādīšu, kā to daram. Ja, tātad parastās gaisa cilpiņas metam uz augšu. Un šādā veidā mums jāuzņem 55 gaisa cilpiņas. Tiekamies tad, kad jums būs gatava ķēdīte. Lūk, mana gaisa cilpiņas ķēdīte ir gatava. Ceru, ka jums arī viss ir kārtībā. Atkārtošos, jo ciešāk jūs šeit veidojat cilpiņu, jo mazāk tā ķēdīte staipīsies. Ja? Tā kā pēc iespējas ciešāk tamburējam šīs tieši gaisa cilpiņas. Vēlreiz atkārtošos, ja jūs jūtat, ka jums ar jūsu tamburētu sanāk gana tā kā pavāji, paņemiet mazāku numuriņu tieši cilpiņām. Ko mēs darām tālāk? Tālāk mēs no tamburādatas atskaitam 4. 1, 2, 3, rekur 4. Un šajā 4. gaisa cilpiņā mēs taisam 3 stabiņus ar vienu apmetumu. Tātad uzmetam diegu, ieejam tajā 4. gaisa cilpiņā, izvilkam vienu cilpiņu ārā un tad savienojam pa 2. Kopā. Atkal uzmetam, turpat 2. stabiņu, ja? Izvelkam, savienojam. Un turpat būs arī 3. Uzmetam, izvelkam, kopā
kopā. Tātad pirmajā mūsu tamburējumā, pirmajā mūsu tā kā gaisa cilpiņā, mēs tamburējam 3 stabiņus ar vienu apmetumu. Nākamajā mēs tamburējam 2 stabiņus ar vienu apmetumu. Tātad uzmetam, nākamajā cilpiņā ieejam, izvelkam, savienojam, savienojam. Uzmetam, turpat ieejam, izvelkam, savienojam, savienojam. 2 stabiņi ir. Ejam tālāk pie nākamās cilpiņas, atkal taisam 2 stabiņus. Uzmetam, 1, 2. Nākamajā taisam 3. 1, 2, 3. Šādā veidā mēs tamburēsim līdz pašam galam, līdz šai vietai. Tātad schēma ir sekojoša. 2 stabiņi, 2 stabiņi, 3 stabiņi. 2, 2, 3, 2, 2, 3 un tā tālāk. Ja? Pēc kāda laiciņa pievienošos jums klāt vēlreiz un parādīšu, kā veidojas spirāli, jo pagaidām man tur nekas īsti neveidojas. Ja? Bišku vēlāk pievienošos. Nu, lūk, nelielu gabulu esmu jau uztamperējis un redzu, ka man baigā spirāle īsti neveidojas. Tad, ko es daru? Es šo galiņu ar pirkstiem mazlietiņu tā iekšā ierulēju, un tad man veidojas tāds tā kā rullītis. Un tad, kad es tamburēšu, es ik pa laikam pierulēšu klāt, un tad man veidosies šāda spirālveidīgā kājiņa. Ja? Pēc kāda laiciņa vēlreiz pieslēgšos, vēlreiz parādīšu, kā to darīt. Nu, lūk, vēl mazliet notamburēju, un tad paņemu un pierulēju klāt. Un tad vēlreiz zīt. 1, turpat 2, 3, turpat 4, un tagad 3 vienām 5, 6, 7. Uztamburēju, redzu, ka man nekas nerulējās, paņemu, ierulēju iekšā. Ja? Un ja varbūt kāds no jums ir dzirdējis, tad es neskaitu 2, 2, 3. Ja? Es skaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Man kaut kā tā ir ērtāk, ja? Bet nu katrs izdomā savu skaitīšanas schēmu. Tiekamies lūdzu kājiņas galā. Parādīšu, kā to piefiksēt, kā pāriet, kā uzsākt nākamo. Vēl veiksim tamburējumā. Tā kā tiekamies pie 8 galvas. Nu, vēl mazliet patamburēšu kopā ar jums. Jā, tad man palika pēdējie 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Pavelku diegu bišku garāku. Ierulēju visu, kas man tad neierulējās. Un tāds neliels mans personīgais momentiņš. To var nedarīt. Tas nav obligāti. Bet man patīk, jo tad tās kājiņas pēc tam neatrulējās. Mana pēdējā cilpiņa. Re, kur viņa ir. Ja? Es ieju šeit, šajā vietiņā ar tamburadatu, uzmetu augšā savu to cilpu, kas man bija, un izvilku cauri. Tādā veidā piefiksējot to kājiņu, un viņa man vairs nekur neatskruvēsies. Tā. Vienu izlaižam, šito izlaižam, šeit ķeramies iekšā un savienojam. Ja, tad izvilkam diegu caur abiem diviem uzreiz. Tad vēlreiz parādīšu. Ja? Tātad vienu atstājam, nākamajā ieejam ar tamburadatu, ieķeram diegu un uzreiz izvilkam caur abiem. Tālāk atkal uzņemam 55 gaisa cilpiņas,
taisam otro kājiņu un tiekamies otrās kājiņas beigās. Nu, tātad es pabeidzu arī otro kājiņu, tātad vēlreiz ir šo cilpiņu pavilku garāku, uzmetu uz pirksta. Savu satamburēto kāju ierulēju, atradu to pirmo cilpiņu, viena daļiņa man jau ir aizņemta ar stabiņu, otrā daļiņa man ir tukša. Es iedūros tai otrajā daļā, šeit, uzmetu atpakaļ diegu, pievelku klāt un izvilku cauri. Tādā veidā piefiksēju to kājiņu, ja? Tātad, pat ķermeni ejot, šo atstājam tukšo, šeit ieejam un pievienojam. Un tā kā divas kājas mums jau ir gatavas, mēs taisam vēl vienu pārēju. Tad atkal pa ķermeni ieejam nākamajā cilpiņā un pārvietojamies. Un tagad tamburējam trešo kājiņu. Atkal tie paši 55 gaisa cilpiņas, atkal tie paši stabiņi ar vienu apmetumu un tādā veidā tamburējam nākamās kājiņas. Vēl veiksmi darbiņā, lai jums viss izdodās. Tūlītās parādīšu to rezultātu, kam būtu jāsanāk. Nu, lūk, tāda aslai kāja arī veidojās. Šitie diegi ir bišku resnāki, līdz ar to šie 8 kājiņi tādu bišku lielāki, un arī kājiņas ir tādas pakuplākās, ja? Var veidot arī 8 kājus, kuri ir, teiksim, no dažādām dzijām, no dažādiem savienojumiem, piemēram, dziju pārpalikumus šādā veidā var realizēt. Nu, un rekur ir mūsu veidotais draudziņš, ja? Rekur ir viņa galva, rekur viņa kājiņas, visas 8. Tā ir tā krasota tāda dzija, tāpēc tās visas kājas gandrīz ir dažādas. Bet kā tad mēs to tamburējām? Ja? Tātad redzam, tā bija pirmā kāja, tā bija otrā kāja, un rekur ir tā dubultā pārēja. Rekur trešā kāja, ceturtā kāja, un rekur tā dubultā pārēja. 5., 6. dubultā pārēja, 7., 8. un tad savienojām un diegu paslēpjam. Palika tikai izšūt seju. Gribētu uzlikt tādu nopietnāku akcentu uz sēņām. Nekādas pērlītes, nekādas pogas, neko tam līdzīgo mēs likt nedrīkstam. Sēju mēs drīkstam izšūt ar parastu kokvilnas diegu vai mulinē diegu. Vai nu, piemēram, uztamburēt actiņas un tad piešūt cieši piešūt klāt, lai tie mazie pirkstiņi, tie maziem bērniņiem to detaļiņu nevarētu noraut un atraut. Tāpēc 8 kājiem mēs neko virsū nelipinam, mēs tikai piešujām tamburētas lietiņas vai izšujam ar melniem, nezinu, citā krāsā kādiem diedziņiem, ja? Kā to visu darīt, es speciāli nerādīšu, te ir brīva vieta jūsu fantāzijai. Atgādināšu vēlreiz, kopā ar jums bija kluba steidzīgo bērnu fejas viena no fejām, Jekatrīna. Mēs ar jums mācījāmies tamburēt spēļmantiņas 8 kājus. Veiksmi jums jūsu darbos! Ja ir kādi jautājumi, droši rakstiet komentāros, piesakojiet mums, pievienojieties mūsu klubiņam, jo radošās rociņas, radošās siltās sirsniņas ir vajadzīgas vienmēr. Veiksmīgu dienu jums, lai veicās! Atā!